atbrauc un iespiedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, kad tie aiztēc tecēs, vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Atver. Nē, man bail. Atver, nebaidies. Tu tur esi tik skaisti. Ak, Dievs! Ak, šausmas! Šausmas, to nepatīk? Nē, man patīk. Patīk, vai? Es nezinu, ko domāt tagad vispār. Tu esi super. Paklau, es braukšu mājās. Nu, pagaidi, lūdzu, un kamēr es parunāšu ar Jolantu, lūdzu, varbūt, ka viņa būs jāmeklē, varbūt, ka viņa nemaz nav Rīgā. Nav Rīgā ar Jolantu, viss būs kārtībā. O, ir signāls. Jolanta, čau, kur tu esi? Nu, tā sanāca. Nu, Kristīna, nedusmojies. Es šobrīd turu rokās žurnālu ar savām fotogrāfijām. Iedomājies. Es braucu mājās, tūlītās un to parādīšu. Pat varēs visu apskatīt. Jolanta, es dzirdu mūziku, tu atkal esi ar to Māri? Nu, nav svarīgi, es tūlīt braucu mājās, labi? Nu, pagaidi, varbūt tev aizbraukt pretī. Jolanta. Atkal nolika. Es jau teicu, ka vēl tu te šūmējies. Es viņu vairāk vienkārši nepazīstu. Viņa atprasījās ātrāk no darba, un viņa teica, ka viņai ir jāaizbrauc uz autoostu, ka viņai Konrāds ir atsūtījis sūtījumu. Nu, un kas? Nu, kā tu to nesaprati, ka es uztraucos? Tā Jonkundzīte tikko atbraukusi uz Rīgu, tagad jau staigā pa visiem restorāniem ar to Māri. Un ka viņas fotogrāfijas ir žurnālā. Labi, ja tā, ja kas zvana. Labi. Zvanīšu. Un tici man, ka zvanīšu. Vajadzēs tev parunāt ar to Māru un piesist viņu bļāviens. Un tev vajadzēs parunāt ar to Jolantu arī. Varbūt, ka viņi tevī klausīsies, ja jau viņi manī neklausās. Tad jau kaut ko mēs kopā izdomās. Jā. Viss būs kārts. Labi. Man sākumā kaut kā likās šausmīgas bildes. Bet nu jau sāk iepatikties. Es tikai visu laiku domāju, ko domās kaimiņi par mani. Kā, ko domās? Bildes ļoti skaisti. Jā, ne tikai varētu noņemt. Nu, vēdra daļu uz leju drusku, tā lai neredz. Jolanta, cilvēki aprunā tad, ja viņiem pašiem skauž. Atzīmēsim mūsu turpmāko veiksmu. Tu tagad droši vien gribēsi, lai es tev kaut kā atlīdzinu par to. Nē, tu man neko neesi parādāt. Tu tad darītu zaudēts? Acīm redzot. Skaidrs, ka zaudēts. Es neesmu nekāda prostitūta. Jolanta, lūdzu, nepiemin šo vārdu. Tu nemaz nezini, kā man gadījās. Es braucu uz Rīgu, man tik tiešām noturēja par prostitūtu. Nopietni. Es apturēju lielo vāģi, un viņi man iesēdināja iekšā un vedu uz mežu. Man laimējās knapi aizmukt. Labi, ka policija bija tuvumā. Tevi ved uz mežu? Ui, šito vairs ne. Es labāk. Kafiju. Jā. Uz kurien tu pēc alus? Nē, man jāiet uz darbu. Naktsmaiņa šovakar slimnīcā. Tu taču teici, ka tu pa naktīm vairāk nestrādās. Jā. Tu teici, ka tu tagad vakaros vienmēr būsi mājās. Tu taču teici, ka būs mums vakariņas, mums būs gulta, mums būs... Jā. Tu teici, ka pa dienām tikai strādās. Jā, mīļā, bet es nevaru neko darīt. Nav kas strādā, un šonakt man ir jāaiziet. Pacienti gaida. Protams, kā tikai kas notiek, tad tev ir taisnība. Man ir tas viss jāsaprot, man ir jāpiedod, jā? Visu laiku man ir jāpiedod, tev ir taisnība. Pagaidi, Ar Dievu, normālā dzīve ar Dievu. Es tevi lūdzu nedramatizēt. Nav nekas tik briesmīgs, nekas noticis.
Es sapratu, to speciāli dari, lai vienkārši nenakšņotu mājās. Mīļā, tad, kad es nakšņoju mājās, tu tik un tā ar mani neguli. Atvaino, bet kad mēs pēdējo reizi esam kārtīgi mīlējušies, tu vispār to atceries? Un tu man rādīji kažoku, kuru tu gribi. Tu gribi to kažoku, vai ne? Un tu zini, cik viņš maksā. Un, lai šo naudu nopelnīt, vīrietim ir jāiet uz darbu. Un nav ko te taisīt škandālus. Jo dikti pats, bet mani pārņē svētku rūgtums sāc, kas dedzina, tas dedzina mazliet. Un tik drīz tas nepāries, jo vēlos sajusties, kā ilgas iet. Tādēļ lūdzos, kaut man šķiet par vēlu pamosties. Fu! Es domāju, ka tu guli. Rīts, es jau tā kā izgulējos. Nu, kas vinēja derības, Māris? Neviens. Mārs par tām derībām nemaz nebija domājis nopietni. Viņš man pats pateica. Pats arī atveda. Nu, pats gan atveda, gan izstāstīja. Mēs tikai pasmējāmies un viss. Un kas tālāk? Nē, nu tu jau man, protams, ar neko nestāstīji. Mans uzdevums bija tevi brīdināt, vispārējais jau, protams, ir tavā ziņā. Nu, kas tālāk? Un pēc tam mēs pasēdējām restorānā. Tas restorāns viņam pieder. Un viņam pieder arī viesnīca, iedomājies. Viņš ir foršs. Un nemaz nepalaida rokas. Es gan biju domājis, ka viņam tikai izklaides prātā. Nē, viņš ir vienkāršs. Jā, bet toreiz, kad es tev vakar nevarēju sazvanīt, es biju ļoti uztraukusies. Es domāju, ja tu esi aizvests vispār uz mežu. Kādu mežu? Nu, beidz. Nu, kur ir tas žurnāls? Pagaidi. Tu smiesies? Nesmiešos. Nu, tie taču tur pazīt nevar. Vai ne? Nu, te arī ir. Nu, kāpēc tu? Kāpēc nes? Meitene atbrauc no Valkas. Bibliotekāri, kur tie ir bibliotekāri? Skaisti. Skaistā bibliotekāra no Valkas. Ko? Celies augstu, tev runā! Kas? Ko tu izmuldējies Kristīnai? Viņas Kristīna tālāk Jolantai, ko? Beidz! Es neko neesmu teicis. Tu neesi teicis, ko? Es neesmu teicis neko. Es tev pa pūrni iedošu. Beidz, nu dod, bet es neko neesmu. Klausies, es viņai visu atzinās Jolantai. Mēs atbraucam pie viesnīcas. Viņai zvana Kristīna. Viņu uzman tā Jolanta skatās tā kā uz tādu maniaku. Ko? Nu nezinu, varbūt arī izskaties kā maniaks. Domāju, tu tagad nečakarē mans smadzenes, jā? Arī tagad tu izskaties kā maniaks. Es esmu maniaks, klausies. Tu taču pa pūrni iedošu, klausies. Zini, es izstāstīju. Jolanta man pateica, ka viņa zina pa derībām. Un? Ko un? Bet es taču neko neesmu teicis, no kurienes viņas. Ko viņa no gaisa atnāca? Kosmos, ko? Varbūt intuīcija. Nečakarē man smadzenes, jā? Es nečakarēju. Tu nobies, ka zaudēs man, jā? Nobies no derībām, ko? Nu, ne, nu beidz, nu kur tev viena diena arī... Viss 5000, dod 5000, dod 5000. Tev ir viena diena vēl. Ja tu ar sievieti nevar pārgulēt, vismaz sadraudzies. Man tur ir adrenalīns, būs interesanti. Nē, nu draudzējies ļoti labi. Tu kāp mašīnā iekšā. Es arī braukšu, tu esi satrakojies. Es esmu satrakojies, jā? Ja es esmu satrakojies, tad tu esi vienkārši liela bāba, kuras laiku mutu virību.
Ja nevar aizsasīt citu ieliec kaut ko mutē. Nē, mierīgi. Es neko neesmu teicis. Es vispār neesmu nerunājis nevienam. Pagaid, tu neko neesi runājis. Es tev izstāstīšu. Jā. Tu vēl esi tepat. Cik labi, ka tev atrod. Kā pagāja dežūri? Paldies, normāli. Kas tev? Šonedēļ Aleksandram jubilēja. Vāc naudiņu dāvanai. Pat cik? 5, tīri simboliski. Man māsiņa anekdoti izstāstīja. Ārsts ejot pa gaiteni, šim pienākot klāt kolēģis un prasot, kā tev operācija pagājuši? Saka, kāda operācija? Saka, tev taču tikko bija operācija, uz ko daktars sagrāb galvu. Saka, es taču domāju, ka tā ir secēša. Smieklīgi. Kur tāds drūms? Kaut kas noticis? Mājās nav labi. Marta visu laiku neapmierināta. Bet tas taču sieva darbs būt neapmierinātām, iedomājies. Medus mēnesis jau tikai īsu brīdi, un pēc tam tikai ēd bez sāls pilnīgi, jā. Neesi nolaidis klozetu podu, tad neesi laika atgriezies mājās, šķīvi neesi tur nolicis. Galvenais naudas jau arī nekad nepietiek. Par ko tu viņa tā īsti neapmierināta? Par nakts dežūrām. Tu neņem galvu. Man arī visu laiku zāģē. Zāģē, nopēc kažoku. Kažoks, protams. Kažoks obligāti ir vajadzīgs. Es nezinu, visi zaļie taisa akcijas. Es domāju, būs pārgājis. Nē, kažoku vajag, protams. Visas viņas ir no viena māla mīcītas. Nogalināt zīmnieces, viņu nodīrāt, kažoku. Primāta instinkti. Labi. Es tad došos tālāk. Laimīgi. Paldies. Labrīt. Kā veicās ar cilvēku grēzīšanu? Daudz asiņu bija? Ļoti tās prātīgi. Kāpēc tu gribi runāt par tādām tēmām? Tāpēc nē, ļoti laba tēma. Par tavu darbu, par tavām maigajām rociņām, kas tur skalpeli rokās ir tāda mīlestība, kādas vispār neesmu redzējis. Tu taču zini, ka es vienmēr cenšos tevi izdabāt. Tu dusmojies, ko? Nedusmojies, Marta. Saprot, priekšnieks man palūdza. Man bija jābūt darbā. Man bija operācija. Tas pacients gribēja, lai tieši es viņu operēju. Viņš man uzticējās. Es nevarēju viņu pievilkt. Nedusmojies. Aizties, lūdzu. Es jau teicu, ka es nedusmojos. Es samierinājos. Es jau... Ko es saprotu, ka mūsu dzīvē vairāk nekas nemainīsies? Marta, mīļā. Saprotu, ka, lai kaut kas mainītos, arī tev ir jāmainās. Tev tas ir jāgrib, saproti. Ko tu gribi, lai es mainu frizūru, ko? Marta, kad es kaut ko mēģinu mainīt, tu uz to nereaģē. Varētu teikt, ka tu man pat piekasies. Es piekasos. Es teicu, es samierinājos. Tu kaut kur taisies iet? Iešu uz kādu veikalu pameklēt kažoku. Tev zvanu? Piezvanīs vēlāk. Marta, parunāsim. Nu, tā kad nē. Sveiki, Kristīne! Čau, Kārli! Veikali? Jā. Kā iet Jolantai?
Taisa modeles karjeru, nu, vai arī netaisa, bet fotografijas žurnālā būs. Nopietni? Kādā žurnālā vajadzēs nopirkt? Žurnāls Viņas. Kas par apgriezieniem? Nē, nu lieliski, ka Jolantai tā veids. Kāpēc tā rūpējies par manu māsīcu? Es rūpējos par visiem saviem klientiem. Profesionālā ētika. Uz kurien tā ir brauks? Iedzert kafiju. Varbūt, ka vēlies sastādīt kompāniju vientuļai sievietei. Kafiju saki. Diemžēl es nevaru, man jāsteidzās darbs. Varbūt citreiz. Nu, ko, Kristī? Veiksmīgu dienu. Paldies! Nu, visi man jāskrien. Atā. Atnes maizi, lūdzu. Vēl taču rupmaize ir. Graudu maize ir maizes kastē. Es redzēju, bet viņi ciet kā akmens. Es ļoti gribētu baltmaizi. Nu, te veikals tepat blakus ir. Nu, aizēj un nopērs. Nu, ko man tev visus paplāts jāprienes? Marta, nu beidz trakot. Nu, es nopirkšu tev to kažotu. Kad nopirks kažotu, tad es arī nopirkšu maizi. Atā. Atā. Beidz man zvanīt, es taču jau braucu. Jā, es tev īziņu taču aizsūtīju. Nu, un ka kavējos. Visas jau sēžos mašīnā. Atā. Zini, ko es satiku? Ko? Kārli advokāti. Joprojām interesējas, kā tev iet, kāds ir tev garš stāvoklis. Dabūju jaunu pielūdzēju. Viņš vienkārši ir ļoti pieklājīgs. Viņš izskatījies pēc tāda džentlmena. Džentlmenis, tu saki. Zini, kā bija? Es krāmēju savas mantas. Viņš man jautā, nu, uz kurien es braucu? Es saku, iedzert kafiju braucu, lai pievienojas man, lai sastāda man kompāniju. Viņš man atbildēja, nu, nē, es steidzos citreiz. Lūk, tev, džentlmenis. Varbūt viņš tik tiešām steidzas. Sestdienā? Kam ir jāsteidzās sestdienā? Nē, es viņam neinteresēju. Viņš tik vienaldzīgi uz mani paskatījās. Nē, es viņam nepatīku. Pārtrumpoji tu mani. Joko. Nē, es nejokoju. Zini, es skatos, ka ar vīriešiem ir tā. Ja ir jaunāka sieviete, tā viņiem interesē labāk. Viņš taču ir vecāks par mani. Nu, kurš mūsdienās skatās uz vecumu? Tagad skatās, ja vīrietim ir stabils finansiālais pamats, tad viss, tad viņš ir gan skaists, gan pievilcīgs. Viņam laikam neapmierina mans sociālais stāvoklis. Bet tas taču nevar būt kritērijs. Nu, varbūt, bet tad kāpēc viņš uz mani pat nepaskatās un skatās tik vienaldzīgi, tik neinteresēti? Toreiz, tā kā mēs dzērām vīnu, likās skaists sākums. Un tagad es taču viņu aicināju uz kafiju, nu ne jau uz vīnu. Mans prāvs, vai tad es neesmu pievilcīga? Esi. Tu esi pievilcīga. Tu esi kā radīta viņam. Kāpēc viņš pat uz mani nepaskatās? Varbūt viņš ir gejs. Nu, nav viņš gejs. Es gejus pazīstu. Es tev varu kaut ko pajautāt. Ko tieši? Kad Konrāds zvanīs, tu vari viņam neteikt, ka es biju izgājis ar Māri? Neteikšu. Protams, ka neteikšu.
Kur tu slapsties? Es skatījos, vai tev kāds neseko. Valsts trīc vai tikai man tev liekas? Nu, ko tu izdomā, nekas man netrīc. Labi, tavu mašīnu atstājam šeit, brauksim ar manējo. Kur mēs brauksim, lietas sākās? Man bija tāds gāziens pa ceļam. Tur, kur mēs brauksim, tur lietas nav īsi. Labi, kā priekšā? Pati.